Cienījamie kolēģi, es tagad tā drusku vairāk pie zemes no šī skaistā rāmja, un es mēģināšu kaut kā nobalansēt arī savā tajā, arī tajā, ko es jums gribu pastāstīt par savu personisko pieredzi. Jo man personiskā pieredze ir gan šajā rāmju likšanā, novērtēšanā, reflektēšanā, kā to dara katrs sevi cienošs mākslas zinātnieks, kultūra kritiķis, kultūra vēsturnieks, un ielekšana pilnīgi pretējā vezumā. Tas ir kļūdam par Kremerata Baltika radītāju, vadītāju, līdzradītāju, vadītāju, dibinātāju un tā tālāk. Es izgāju cauri pilnīgi pretējai pieredzei, kas rāda, kā praktiski darbojās zīmols Kremerata Baltika, un ne tikai kā darbojās tāds Baltijas reģionāls veidojums mūsdienu apstākļos. Un tāpēc es uzlikšu šai īsai uzrunai tādu virsrakstu: Kremerata Baltika, zīmols un prakse, jeb postmodernisma laikmeta piezīmes. Un kā jau kārtīgs tāds kultūras kritiķis, es nevaru bez pirmā punkta, kas man saucās ievads problēmikā, jo tomēr gribās kaut kādu problēmu apzīmēt, kas ar postmodernismu saistīta. Un tātad, ja mēs redzam kultūru kā mākslu un tās tuvāko sociālo kontekstu, tad īpaši nozīme ir neizbēgamai pretrunai starp mākslas pašattīstību un mākslas pasūtītāju interesēm. Tā skar pašu universālāko, mūžīgo mākslas un arī pašas dzīves pamatproblēmu, atsevišķā un vispārējā, jeb indivīda un kopuma attiecības. Atsevišķi cilvēki indivīda un dzīves sociālās vides attiecības, kas mūsu, tātad, kā teica, globalizētā pasaulē atkal iegūst tendenci pretstatīt, piemēram, rietumu un austrumu pasaules uzskatu. Mūsdienu situācija, īpaši Austrumeiropas valstīs, ir tāda, ka faktiski notiek tāda kā reakcija uz postmodernismu, kas gadsimtu mijā nomainīja avangarda estētiku un zināmā mērā aiz tās, reakcija uz modernismu, kas gadsimtu mijā nomainīja avangarda estētiku un zināmā mērā aiz tās stāvošos Frankfurtas socioloģiskās skolas postulāts no vienas puses un totalitārismu pašpašludinātās tiesības un prasības runāt kopuma vārdā no otras puses. 20. gadsimta totalitārās ideoloģijas uzkurināja šo avangardu pretestību, un tā pastāvēšanu arī pēc Otrā pasaules kara beigām divu pretstatītu pastāļu pasaulēšanas laikā. Avangardisms no estētikas un filozofijas sfēras pa daļai pārsviedās arī uz dzīves praksi 60. gadu jaunatnes nemieru formā, un tas izraisa, zinām, tādu to aktīvāko prātu atskurbumu, un galu galā izraisīja postmodernismu. Un postmodernisms daudzā ziņā ir atbrīvojis no kā? Atbrīvojis māksliniekus no patiesības soģu lomas, kas viņiem bija iepriekš visā šajā posmā uzlikta. Universāls vienots patiesības mākslā it kā šķita pasludināts par neesošām. Un līdz ar to uz individu un kopuma attiecībām varēja raudzīties dažādi, un šo dažādību vienlaicīgi. Tas it kā atbrīvoja to, ko mēs šodien saucam par radošumu, par radošajiem māksliniekiem, bet tai pašā laikā tas mazināja misijas svarīgumu. Misija vairs nebija mērķis, un postmodernisma apstākļos bijušie avangardiski meklēja un atrada pilnīgi citas kopumu vienojošas, stabilizējošas sfēras. Vai, piemēram, reliģisko mākslu, jūs redzat arī, ka Latvijā ir milzum daudz garīgās mūzikas festivālu, jaunu garīgās mākslas opusu un tā tālāk. Vai mūsu laikmetā daudzināto ekoloģiju, kā liekas vienīgo vēl visai cilvēcei vēl palikušo kopīgo izdzīvošanas problēmu. Tas ir, ja pieņem, ka visas pārējās materiālās un sociālās problēmas risina un atrisina brīvās tirgus. Ja tā tik vienkārši varētu notikt arī garasfērā, tad kultūrā iestātos Fukujamas proponētais vēstures gals. Tomēr kultūras prakse rāda, ka individa un kopuma prestats nebeidz attīstīties.
Un emancipēta individualitāte ir rietumu kultūras stūrakmenis. Un tās interešu brīvība nevienmēr sakrīt ar sabiedrības kopuma interesēm. Un tieši šis sabiedrības kopuma intereses vārdā parasti runā kultūras pasūtītājs. Zināmā mērā atkarīgs no patērētāja. Jeb kā tas mēdz būt demokrātiskās valstīs, tad viņš ir ne tikai atkarīgs no patērētāja, bet viņš ir arī atbildīgs. Jo tas ir publiskās naudas izmantošanas gadījumā, viņš ir atbildīgs patērētājam, demokrātiskās valsts pilsonim, nodokļu maksātājiem. Un tieši šīs te pretrunas apstākļos dibinājās Gidona Krēmera misija Kremerata Baltika. Kāpēc es to gribu nosaukt par Mission Impossible? Tas, ka viņš dibināja šo orķestri tiešām ar misijas apziņu, tas ir pilnīgi skaidrs no visas tās darbības un visa pirmsākuma. Jo viņš bija, ja mēs te citējam mūsu klasiķus šodien, tad varētu teikt, ka viņš bija sasniedzis savā karjerā un savā mākslinieciskajā varēšanā tādu izplatījumu, teiksim, līmeni. Mēs varētu salīdzināt, teiksim, ar Raini radīto Spīdoli. Ja? Un ko viņš izdarīja? Jūs atceraties, tur ir, kad pusauģu gados lasīja brīnišķīgo Ugunu nakti, kas tieši tad ietekmē droši vien visvairāk, tad beigās ir šausmīgi sāpīgi redzēt, ka tā Spīdola beigās pasaka, es nāku mācīties robežas. Un man likās, kāpēc tev to vajag, šito ļutausi mūžīgi aizmigušo lačplēsi? Bet ir tāds brīdis, ja šis te mācīties robežas, tas ir sakoncentrēt to visu un radīt kaut ko, pilnīgi no jauna skata punkta, un tas bija viss tas pārmaiņu laiks, 90. gadu vidus, un faktiski Kremerata Baltika ideja dzima tādā mirklī, kurš bija absolūti politisks mirklis. Tam ar mākslu bija, es nezinu, bija arī kaut kāds sakars. Jo tā bija, es pat varu pateikt datumu, kad tā ideja piedzima, vēl nenoformulēta. Tas bija 18. novembris, Latvijas 75 gadu dzimšanas diena, kad ar kaut ko īpašu vajadzēja pārsteigt, ar ko var pārsteigt Maskavas klausītāji, kurš pat kā tikai bija attapies, ka Latvija ir neatkarīga valsts jau 75 gadus. Un ar visām šīm te peripētijām tika saķerts kaut kur Japānā koncertējošais Gidons Krēmers un dabūts no viņa jāvārds, un viņš tiešām atlidoja. Un pirmo reizi pēc apmēram 20 gadiem sniedza koncertu kopā ar Latvijas jaunajiem muziķiem. Toreiz tas bija vienkārši Rīgas kamerorķestris, un iedomājieties visu to anturāžu, tas vispār ir atsevišķs stāsts. Un pēc šī te koncerta vēstnieki Jāņa Petera noorganizētās mašīnas, ziedu klēpji, nezinu, kas tur viss, iekāp Gidons Krēmers. Pirms tam viņš bija teicis, ko jūs ar mani darāt? Šī bija mana vienīgā brīvā diena. Es gribēju satikt meitu. Un tagad pēc koncerta, tagad viņš ir atteicies smalki no visām pieņemšanām. Viņš grib skriet tur uz tām vienas no viņas bijušām ģimenes mājām un pie loga ieliecās galviņu un saka, iededz gāzi, uzliec kartupeļus. Tā absolūti piezemēti, tā mierīgi. Un viņš aizbrauc ēst šos mājās vārītos kartupeļus. Un droši vien tā bija viena no uz pirkstiem saskaitāmām reizēm, kad viņam tādi bija. Un viņš cerēja šos mājās vārītos kartupeļus atrast Latvijā. Un viņš sāka nodarboties ar to, ka Latvijā organizēt šo te orķestri. Un viņš saprata, ka viņam vajag plašāku dimensiju, un tika veidots šis 3 valstu, šis reģiona kopums, šī Kremerata Baltika. Un prātā nevarēja ienākt, cik tas būs grūti. Jo šī te
tā tiešām bija Mission Impossible, jo izrādās, ka mūsu galvās dzīvo kaut kāda ļoti dīvaina priekšstata. Mēs esam priecīgi, ka mēs esam Eiropas Savienības locekļi. Mēs visi esam mēs visi gribam, lai tas būtu, un tai pašā laikā, kad šodien Ivets Šulcs teica intervijā radio, ka mēs esam 27 nāciju viedokļu summa. Nu, kas tur var iznākt, ja 3 nevar sasumēties, jo nevar saskaitīt 3 Baltijas valsts un izdalīt uz 3. Mēs nedabūjam vidējo baltieti. Mēs varam dabūt to, kas mums ir, milzīgu vērtību, Kremerata Baltika, bet tiklīdz sākās runas par to, kā kopā strādāt Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, tad Dieva dēļ mēs nevaram atdurties pret to, ka katrā valstī savi likumi, savi priekšstati par to un nenonākt līdz galvas klausu apmērīšanai, kurš tad cik un kādi spēlēs, jo kurš spēlē labāk, tas spēlē Kremerata Baltika, un tas ir vienīgais kritērijs. Perfekcionisms un vēl viens soli tālākais tā. Un tomēr es saku, ka Kremerata Baltika tātad piedzīma ar šo misijas apziņu, un tieši Latvijā, kas atrada šo te spēju viņu atbalstīt, un viņai visu laiku ir šis te valsts atbalsts, gan ārlietu ministrijas līmenī, dibināšanas laikā tas tika dots, gan kultūras ministrija, kas uzņēmās būt, kuras pakļautībā ir šis orķestrs, un tā kā visu laiku Latvijas valsts ir visvairāk klāt pie šī te. Un līdz ar to notiek tāda divpusēja sadarbība, kas ir interesanti, starp to organismu, kas ir pilnīgi tāds tā kā pašattīstīgs, ja, jo neviens nevar regulēt Gidona Kremera, kā viņam spēlēt violu faktiski, un neviens to droši vien arī netaisās regulēt. Un tai pašā laikā ir otrs līmenis ar savām prasībām. Mēs esam atbildīgi šai valstī, šīm 3 valstīm, un beigās, nu tad, ko mēs reprezentējam Baltijas reģionu Eiropā un tā tālāk. Un ļoti bieži mums ir nācies dzirdēt to, ka reprezentējot valsti ar saviem koncertiem, mēs esam palīdzējuši mūsu diplomātiem ārzemēs vairāk par jebko citu, jo parādīt kaut kā mazu valsti kaut kur uz kartes ir, kaut ko iestāstīt ir ļoti grūti, bet ja uzaicina uz Kremerata koncertu, tad pēc tam pieņemšanā saka, tad ziniet, es biju uz koncertu un tas ir no Rīgas, vai ne? Bet šī Eiropas dimensija, jāatcerās, ir šis te bijušā vēstnieka, Francijas vēstnieka Fouché rakstītais grāmatā par Eiropas nākotni.